7. nodaļa – Zināšanas par absolūtu. Dieva augstākā personība sacīja: Prithas dēls, tagad uzklausi, kā nodarbojoties ar jogu, pilnīgā manis apziņā, ar prātu, kas pieķēries man, tu vari pilnīgi un bez jebkādām šaubām iepazīt mani. Tagad es tev visā pilnībā pavēstīšu šīs zināšanas, gan jutekļiem iegūstamās, gan garīgās. Ja tās apgūsi, tad tev viss būs zināms. No daudziem tūkstošiem cilvēku labi, ja viens tiecas pēc pilnības, bet no tiem, kas sasnieguši pilnību, labi, ja viens patiesībā zina mani. Zeme, ūdens, uguns, gaiss, ēters, prāts, saprāts un neīstais es, jeb viltus ego, šīs 8 daļas ir manas saurupās materiālās enerģijas. Stiprinieka Arģuna zini, ka bez tām pastāv cita, mana augstākā enerģija, dzīvās būtnes, kuras izmanto zemāko materiālo dabu. Šīs divas dabas ir visa radīta avots. Zini, ka es esmu gals un sākums visam, kas vien šai pasaulē ir, gan materiālajam, gan arī garīgajam. Bagātība iekarotāja, nav augstāks patiesības par mani, viss balstās uz mani kā pērles, kas savērtas diegā. Kuntī dēls, es esmu ūdens garša, es esmu saules un mēnes gaisma, zilbe om, vēdu mantrās, es esmu skaņa ēterā un spējas cilvēkā. Es esmu sākotnējā zemes smarža un uguns karstums. Es esmu visa dzīvā dzīvība un visu askētu askēze. Prithas dēls, zini, ka es esmu visa pastāvošā pirmsēkla. Es esmu saprātīgos saprāts un varano varanums. Bhāratu kungs, es esmu stipros spēks, brīvs no iekāras un vēlmēm. Es esmu dzimumdzīve, kas nav pretrunā ar reliģiju principiem. Zini, ka visi esamības stāvokļi, gan skaidrība, gan kaislības, gan tumsība, ir izpaudušies no manas enerģijas. Vienā ziņā es esmu viss, taču es esmu neatkarīgs. Es neesmu pakļauts materiālās dabas īpašībām, gluži otrādi, tās ir pakļautas man. Visa pasaule, 3 īpašību, maldināta nezina mani, es esmu pāri šīm īpašībām, es esmu neiznīcināms. Ļoti grūti uzvarēt manu dievišķo enerģiju, kas sastāv no 3 materiālās dabas īpašībām, bet tie, kas uzticējuši sevi man, pavisam viegli spēj pacelties pāri tām. Ļaundari tie, kas ir pilnīgi nelgas, zemākie starp cilvēkiem, kuru zināšanas laupījuši maldi un kuriem ir ateistisku dēmonu daba, neuztic sevi man. Labākais no Bhāratas, 4 veidu dievbijīgie cilvēki sāk man kalpot, cietēji, tie, kas vēlas bagātību, zinkārīgie un absolūta zināšanu meklētāji. No viņiem vislabākais ir tas, kam ir pilnīgas zināšanas un kurš vienmēr pilnībā kalpo man, jo viņam es esmu ļoti dārgs un viņš ir dārgs man. Visi šie bhaktas noteikti ir cildens dvēseles, taču to, kas zina mani, es uzskatu par līdzīgu sev. Viņš pārpasaulīgi kalpo man un noteikti sasniedz mani, visaugstāko un vispilnīgāko mērķi. Kam ir īstenas zināšanas, tas pēc daudzām dzimšanām un nāvēm uztic sevi man, zinot, ka es esmu visa esošais un visu cēloņu cēlonis. Tāda dižena dvēsele ir ļoti reta. Tie, kuru saprāta nolaupījuši materiālās vēlmes, uztic sev padieviem un saskaņā ar savu dabu pilda padievu godināšanas likumus un ierobežojumus. Es esmu virsdvēseli ikviena sirdī. Ja kāds cilvēks vēlas godināt padievu, tad es stiprinu viņu ticību, lai viņš varētu veltīt sevi šai dievībai. Ar šo ticību viņš cenšas godināt padievu un iegūt to, ko vēlas, taču patiesībā visus labumus,
dod vienīgi es. Kam trūks saprāta, tie godina padievus un iegūst pārējošus un ierobežotus labumus. Kas godina padievus, tie nonāk uz padievu planētām, bet mani, Bhaktas, galu galā sasniedz manu augstāko planētu. Nesaprātīgie cilvēki, kas pilnībā nezina mani, uzskata, ka es, Krišna, Dieva augstākā personība, agrāk esmu bijis bezpersonis, bet tagad esmu kļuvis par personību. Savu niecīgo zināšanu dēļ viņi nezina man augstāko dabu, kas ir neiznīcināma un visaugstākā. Es nekad neatklājos nelgām un nesaprātīgajiem. Viņu acīm man slēpj mans iekšējais spēks, tādēļ viņi nezina, ka es esmu nedzimis un nemaldīgs. Arjuna, es esmu Dieva augstākā personība, zinu visu, kas bijis, ir un būs. Es zinu arī visas dzīvās būtnes, bet mani nezina neviens. Baratas pēcteci, naidnieku uzvarētāji, visas dzīvās būtnes ir dzimušas maldos, kurus radījuši vēlmju un nepatikas pretstati. Tie, kas iepriekšējās dzīvēs un šajā mūžā ir bijuši dievbijīgi un kuru grēki ir pilnīgi iznīcināti, tiek atbrīvoti no maldinājuma radītajiem pretstatiem un ar noteiktību kalpo man. Saprātīgie, kas cenšas atbrīvoties no vecuma un nāves, meklē patvērumu garīgajā kalpošanā man. Viņi patiešām ir Brahmans, jo pilnībā pārzina pārpasaulīgo dabu, kas pilnībā apzinās mani un zina, ka es, visaugstais kungs, valdu pār materiālo izpausmu, padieviem un visiem ziedojumu veidiem, tie pat nāves brīdī spēj saprast un zināt mani, Dieva augstāko personību.